Labadiena, sumināti. Tāks. Sveicināti jaunā video. Šodien bija, ka savādāk būs. Nu, savādāk, bet tas pats. Šodien būs bišķi no šī. Te apakšā ir maize. Nu, tad būs arī čučuť no šī. Un tad, arī šis. Nu, nebija mana diena galīgi. Bet jā. Sāksim ar to, kad vēlos pateikt divas lietas. Ja tu vēlies doties uz mežu, paņem līdzi savu galvu. Un otrā lieta, nenodzini matus, tāpēc, jo es nodzinu matus, un tagad odu ir tik daudz, ka es sāku to ļoti pamatīgi nožēlot. Bet sāksim šo video savādāk. Šodien ir 7:35, es šeit jau biju 6, bet tad sapratu to, kad man nav kamera līdzi. Tad es aizbraucu apakaļ uz mājām, paņēmu atkal kameru. Un jā, šodien video es vēlos sākt to, ka es vēlos uzcept maizi. Un šitas būs bišķiņ savādāk, bet par cik man nav daudz laika līdz atkal kāds dzīvnieks ārā, tad, jārīkojas ļoti ātri. Un pirms tu skaties tālāk, lūdzu nospied follow, piespied laiku, bet visvairāk palīdzētu, ja iemest komentāru, varbūt kādu ieteikumu. Tā kā jā, turpinam. Nu, nākamā lieta ir tā, ka maize sagatavoju jau pirms tam. Paldies Dievam, ka es viņu šeit negatavoju. Bet tagad būs video, un kamēr jūs redzēsiet video, tikmēr es fiksi savākšu visu, lai uztaisītu ugunskura un sāku taisīt to maizi. Nu jā, es izdomāju to, ka es būšu baigais nazis, reāli. Un es sadomāju to, ka davai es uztaisīšu mīklu, ko pēst mežā. Un es nezinu, kā šitais izdosies, vai man izdosies, vai būs ēdams vispār. Bet, kā itai un ka nav, teiksim. Es te paņēmu visprastākos miltus, par cik es ikdienā darbā darbojos ar mīklu. Galīgs idiots es neesmu, bet, šādi taisot viņu. Man šķiet, tā tīri čuhu, ņuhu un poņu, teiksim tā, cilvēku labākais ierocis. Sausais maizes rauks, ķipa kaut kas ir tam līdzīgs. Pirmo reizi šitā taisu maizi vai mīklu. Tā kā jā, piebersim klāt raugu. Kaut kādi milti, tie ir, man liekas, ka kvieši, ja godīgi, es pats īsti nezinu. Principā cilvēki ir gatavi parakstīties par krievu valodu kā otru valsts valodu. Es zinu, šeit nekad nebūs Krievija. Var ņemt abreni sev pa piemiņu. Ir pēdējais brīdis šeit kaut ko labot. Viena himna, viens karoks, viena valoda. Šeit nekad nebūs Krievija. Var ņemt abreni sev pa piemiņu. Ir pēdējais brīdis šeit kaut ko labot. Viena himna, viens karoks un viena valoda. Es neprasu daudz, tikai latvisku Latviju, bet vīd, kur mans dēls aug, diktē kaimiņu partiju. Vai mēs esam viesi paša zemē? Ja vēl ne, tad drīz būsim, varu derēt. Aģitācijas un kampaņas pret latviešu nāciju, velkot paralēls ar mums un nacistisko Vāciju. Vācot paraksts, lai otra valoda šeit būtu Krievu, turpmāk svinēsim 9. maiju, bet ne Lāčplēšu dienu. Mani manā zemē sauc par Gans, viss ir kārtībā, vai arī es ko jaucu. 16. marta piket, kad noliek ziedz, leģionāri pie milds, tā ir atceres diena. Georgu Lentu pieteik rakula ar sirpu un āmuru, neliecina par Latvijas pilsoni, it kā tā tam jābūt, un nevar būt nekādu bet vai arī ziniet. Kaut ar zin, ka pagalmē deg vien, lai kā to gribiet. Šeit nekad nebūs Krievija. Var ņemt abreni sev pa piemiņu. Ir pēdējais brīdis šeit kaut ko labot. Viena himna, viens karoks, viena valoda. Šeit nekad nebūs. Tā, tagad ir pabeigts tas pamata process. Tagad es labu prātu vēlos. Tā. Vispirms vajadzētu šo visu pasākumu, maz drusciņu savākt. Tā, te ir par cik viss savākts un nav tik, teiksim, sacūkots. Labi, te ir dažās vietās un netīrs. Ne netīrs, bet tā, tie milti palikuši. Bet tagad tā ideja ir, te bija bišķi kunkuļi iekšā. Te, ka es pēdējo reizi tā pastījos, baigi vēlos viņu izmīcīt tā rītīgi.
ņemt abreni sev pa piemiņu. Ir pēdējais brīdis šeit kaut ko labot. Viena himna, viens karoks un viena valoda. Šī nav naida kurināšana, tikai propagandai. Te nebūs solidaritāte, jo vienmēr kāds to gandē. Nebūs taisnība tik ilgi, līdz būs ko dalīt. Oratori pilna Latvija, kas prot smadzenes pravīt. Pa radio, TV, internets un žurnālu. Masas mediji tēmē augstāk, it kā mēs augst purvā. Nomelnošanas kampaņas, ko otram iebāzt purnā. Visu lai dalīt sabiedrību. Kaut kā tā. Abā. Ielikšu tie konteinerī. Teit ir pulkstens bez 23. Uz 3 stundām atstāšu siltumā, lai viņa bikti uzbriest. Lai raugs aktivizējās. Un. Pēc tam uzmaukšu virsū lāciņu. Un tad jau varēšu parādīt jums, kā es viņu mežā taisu. Pirms šī visa es jau esmu iepriekš sagatavojis, vietas izvēle pati par sevi. Te ir ūdens apakšā, ļoti mitra vide, man šo vajag. Dēļ tā, ka es vēlēšos ātri nodzēst ugunskura un jau doties tālāk. Un nevēlos riskēt nekādu ugunsgrēku dabas vai kaut ko tādu. Sāksim ar to, kad šeit man ir sagatavoti bērzu, tas sanāk mizas jau iepriekš. Un šeit ir... Par cik es esmu Spriežu mežā ļoti pateicīga vide, ir tas, ka šeit ir daudz skuju. Tā kā ar skujām ļoti ātri aizies viss pasākums. Tagad ir bez 28, un, kā jūs redzējāt, bija tās mazs bumbulīts, un tagad viņi ir pa visu to kastīti. Tā. Apliekam apkārt jau iedegušos, lai tā maize cepās. Te apakšā ir maize. Vai es pārcentos? Ļoti iespējams. Vai man garšos? Diez vai. Ir pagājušas 10 minūtes, ka viņš ir iekšā. Es gribu vēl 5 iedot. Bet man ir vēl, ka tur drīz maizes vietā būs ogla. Tāpēc es biju paredzējis, ka viņš cepsies uz oglas. Bet tur apakšā bija pārāk maz oglas. Vai ja pārāk maz oglas, bet tur vajadzēja būt vairāk oglēm, tad maize īsti neizcepās. Tā kā es domāju uzlikt vairāk. Vai es pārspīlēju? Gan jau. Bet kā ir, tā ir. Labi, tagad jau ir bišķiņ pārāk daudz laika pagājis. Tagad jau ir plus 5 minūtes pagājušas. Jā. Tik šitais viss jau var iet ūdenī lēnā. Tā iegriezīšu augšā viņai, lai viņa atdziest. Ai! Lai atdziest, kamēr es šito visu pārvietoju ūdenī. Šeit ir mana baltmaize. Šeit ir mans medus un sviests. Baltmaizei malas vienkārši apgriezu, nometu malā. Jāatcerās arī, ka te ir dzīvnieki, kur viņas apēdīs. Tā kā es te maizi, sevis uztaisīto maizi, vienkārši neizmetu. Varu teikt ļoti godīga. Bija pārsteidzoši garšīgi. Es veiksmīgi iestiprinājies pirms tas sanāk atkal kārtējās
kārtējām mēģinājām piesaukt āzi, bet šodien atšķirība no iepriekšējām dienām, reizēm, ir tā, ka ir 26. datums. Par cik ir 26. datums? Pēc lielākās daļas internetā pieejamās informācijas ir sācies, vai arī vajadzētu būt, ka ir sācies stirnāža riests. Tā kā ar cerību, vismaz uzķert to momentu ar āzi. Par cik šodien es esmu viens, un man nav iespējas lielāka, teiksim tā, man nav iespējas uz video, kas ir pievilkts ar pievilkts. Es izmantošu sevis veidoto maskēšanās apģērbu, kuru es izgatavoju. Kaut kur te ir jārādās man šķiet šajā video. Tā kā tagad es jau sākšu ievērot lēnāk klusumu. Un, došos ar cerību, ka es varēšu viņu piesaukt, un ja piesaukšu tuvu. Kas silpien tāds savādāks nekā Kaslēna. Kaslēna ir tādi, viņš tā kā vairāk bērns, viņš tāds all over the place, viņš bet Kazai, vienāds. Tādi ļoti noteikti pīkstieni. Pēc idejas, ja bīstami sācies riests, tad vajadzētu kaut kādu atbildi redzēt. Bet tā patreiz nav nekā nokrapēja koki. 100 metri no manīm, bet vairāk nekā nav bijis. Kaut kā interesanti. Šajā vietā pirmo reizi ir klusums. Vispār. Ne uz āzi vai uz kazu neatsaucās. Man šķita labi. Es zinu, ka te dzīvo kazas. To es 100% zinu. Es viņas esmu katru reizi, kad es te braucu redzējis. Nav. Es izlēmu tagad tā vienkārši izcert un pastaigāt. Pastīties. Kaut kā baigi interesanti. Tas ir plus mīnus šis rīts varētu būt. Te ir stirna. Te ir stirna. Te ir stirna. Te ir. Viņa aiziet no tās vietas, kur es ienācu. Nekā, pilnībā nekā. Mēģinu. Pasties. Tu viss skaisti. Nekā, es teiktu tā, ļoti interesanti. Ļoti interesanti. Neesmu redzējis ne lapsu. Putni klusi galvenais. Tas ir vēl viens, vēja nav. Mežā ir pilnīgs klusums. Ir vēl viena lieta jāsaprot to, ka katru reizi jau nevar būt viss kaut kas. Ir ļoti daudz reižu, ka ir nekas. Jāsaprot arī tā, ka šitā nav pirmā reize, ka es filmēju, gan jau braukšu bešā. Atcerieties, ko es teicu par lapsu? Reku vienu skrien pa ceļu. Ar kašķi. Labi, es labs esmu redzējis. Es mutē aizteisu. Atkal saģerbos. Tā, lai mani neredz. Ko es apsolījos pēc pagājušā video nedarīt. Tāpēc es dodos uz to vietu, kur notika šis incidents. Tā kā jā. Es nezinu, kas ir noticis, bet es ar garantiju varu pateikt to, ka, diemžēl, cilvēki nemākais viņiem savākt. Un es šeit esmu jau atradis kaut kādas 5 vai 6 vietas, kur cilvēki ir meklējuši paparti ziedu. Es atvainojos, bet, savāciet es viņiem lūdzu. Tā, te, kur ir tāda vieta. Ok, viņi ir augsta. Es cerēju to, ka, ja būtu silta, tad būtu sūdi. Ok, tā ir guļvieta, stirnes. Tas sanāk, ka te iespējams viņi kaut kur ganās uz priekšu un es viņu neredzu. Nē, vispār tukšs. Dīvaini arī tas, ka... Šodien, man liekas, nav mana diena. Atkal. Es pagriez par. Vīra.
Es nezinu. Vēl vienā vietā bija absolūta 0. Nu, man šķiet, ka lielākā daļa no video, ko es esmu safilmējis, jūs neredzēsiet. Tāpēc es kopsumā biju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vietās. Nu, 8 vietas un 0. Vienīgā lieta, ko es redzēju, labs. Nu, lieta, dzīvnieks, ko es redzēju, labs. Un tāpat bija uz ceļa, skrienā pāri. Bet ir svaigas pēdas. Tā kā ir pilns svaigām pēdām. Re, kur ir rāzes. Es jau taisīju outro, bet tā no priekšā tagad stāv uz metriem 50 hāzis. Viņš nāk tuvāk uz kazu. Viņam baigā interesi, jo viņš arī tik skatās. Šādi te notiek lavīšanās klāti. Es braucu mājās, vienkārši izdomāju apstāties uzpīksnē, un vienkārši pienāca klāts tirna. Es kamēr dabūju ārā, kamēr viņi jau aizskrēja projām. Nu tā. Par šodien es varu teikt, nu nebija mana diena galīgi. Nu nebija lemts. Kameras man labākas nav. Man vajag labāku kameru, man vajag labāku pievilkšanu, man vajag kameru uz attālumu. To man vajag. Bet, nu, īsumā par šodien. Viena lapsa, viens ārzis. Pa, nezinu, cik 8, 9 vietām, 7, es nespēju. Nu, nav mana diena. Vismaz maize bija garšīga. To es tagad mācēšu, zināšu, ko darīt nākamajā reizē, ko nedarīt nākamajā reizē. Bet, jā. Nu, tad atkal, kā parasti, paldies, liels, ka skatījies. Ierakst komentāru. Pastāst savas domas. Iespējams, varbūt man vajadzēja kaut ko savādāk darīt. Jā. Nospied, sekot, subscribe. Nu, jā. Bet gan jau tiekamies nākamajās video. Davai. Čāviņ.